Hei jau, dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV. Nu ko, es tiešām ceru, ka šis būs ļoti interesants video priekš jums, un tas būs neviens cits kā Latvian Gamer Tag. O jā, par ko man liels paldies jāsaka lūdzu šiem superīgajiem čaļiem no Funface TV, jo viņi mani nominēja uz šo nomināciju, uz šo tagu, kur viņus savukārt nominēja LV Jarāns. Un tiešām atbildēšu šajā video uz 12 jautājumiem par un ap gamingu, par mīļākajām spēlēm, par mīļākajiem varoņiem un tā tālāk. Tāpēc es tiešām domāju, ka jums būs interesanti, un es domāju, ka nevilksim garumā un ķersimies jau pie pirmā jautājuma. Un pirmais jautājums. Kāda ir tava visu laiku mīļākā spēle? Un mana visu laiku mīļākā spēle ir šī, dārgie draugi, un tā ir Tiny Toon Adventure, ko es kādreiz spēlēju uz Segas. Tā tiešām ir viennozīmīgi ierindojās. Man ir viņas divas, bet šī ierindojās viennozīmīgi pirmajā vietā. Es jau arī tūlīt jums parādīšu, kura man ir otra mīļākā spēle. Viņas ir abas divas. Es varētu gandrīz viņas ierindot pirmajās vietās, jo tās ir spēles, kuras es tiešām kādreiz spēlēju. Un tiešām tieši šī spēle, Tiny Toon Adventure, es pie viņas pavadīju ļoti daudz laika. Tiešām viņa ir ļoti, teiksim tā, gara, kamēr piešaujās pie visiem. Jo, kā jau jūs redzat, nav nemaz tik vienkārši, ir jāzina vietas, kur atrodas visi tie mazās pelītes, uz kurām var uzskriet virsū. Un tiešām šis banijs tiešām atsauc man bērnībā ļoti pozitīvas emocijas, un tiešām skatoties šo spēli tagad, es izjūtu ļoti labas tādas izjūtas. Un mana otrā, varētu teikt, arī gandrīz pirmā, es jau, kā jau jums teicu, viņas ir divas pat īsti, bet, nu jā, Tiny Toon ir mazliet, man patīk labāk, bet otrajā vietā ierindojās šī The Flintstones, arī kuras kādreiz spēlēju uz Segas, tiešām šī spēle arī pie viņas es esmu pavadījis ļoti daudz laika, un tāpēc arī es nevarēju izvēlēties, kuru īsti jums parādīt, tāpēc parādīšu jums viņas abas tiešām, gan Tiny Toons, gan arī The Flintstones, tiešām šīs bija manas mīļākās spēles. Nu ko, un ejam tālāk, un otrais jautājums. Kāds ir tavs mīļākais video spēles varonis? Un tas viennozīmīgi ir lūk šis, un tas ir tieši tā, tas ir Blīkšķu banijs, kā jau es iepriekš teicu, no manas mīļākās spēles Tiny Toon. Un lūk, kur arī jūs varat viņu redzēt vēlreiz, tiešām viņš jau man no bērnības. Es atceros, kad es spēlēju Segu sāku spēlēt apmēram, kad es gāju kaut kādā 7. vai 6. 7. klasē, un tiešām šis Blīkšķu banijs tiešām man ļoti iepatikās, un vēl līdz šai baltai dienai viņš ir mans mīļākais spēļu varonis. Nu ko, un ejam tālāk, un trešais jautājums. Kāda ir tava pirmā video spēļu atmiņa? Un mana pirmā video spēļu atmiņa viennozīmīgi ir šī, dārgie draugi, un tas ir Super Mario. Stāsts ir par to, kad es atceros, kad es gāju, man liekas, ka kaut kādā 4. 5. klasītē es atceros, un man klases biedram parādījās pirmais tas parastais kompītis ar dzeltenajām kasetēm, un es atceros, kad mēs dzīvojām gandrīz kaimiņos, un tad pienāca tā diena, kad viņš man uzaicināja laikam pie sevis ciemos, un tad mēs uzspēlējām uz vēl veco televizoru. Es atceros, viņam bija Philips televizors, un uzspēlējām šo spēlīt, un tā, man liekas, bija tāda pirmā video spēļu atmiņa, ko es atceros, un tiešām šis Super Mario bija kaut kas, es paspēlēju un viennozīmīgi iemīlējos gamingā. Šī tiešām ir vēsture. Super Mario, tā ir tiešām klasika. Iesaku tie, kas nav vēl šo spēli spēlējuši, var viņu nokačāt uz PC, uzspēlējiet tie, kas nav viņu spēlējuši, bet es domāju, ka lielākā daļa ir to darījuši. Un tiešām, tā ir klasika, dārgie draugi, viennozīmīgi tā ir mana viennozīmīgi labākā bērnības gaming atmiņa. Un ejam tālāk, 4. jautājums.
kāda ir tava tagadējā mīļākā spēle? Un viennozīmīgi mana tagadējā mīļākā spēle ir šī, dārgie draugi, kā jau jūs redzat, NBA 2K16. Lūk, kur arī man ir arī uz PlayStation 2 LeBron James. Viennozīmīgi man patīk basketbols, man patīk viss, kas saistīts ar basketbolu, man patīk NBA, un tiešām jau es atceros jau kopš bērnības, ka spēlēju Segu, es spēlēju basketbolu, un vēl līdz šai pat dienai es tiešām viņu mīlu, un tiešām NBA tas tiešām, tā tiešām ir mana mīļākā spēle. Un gribēju jums parādīt, kāda izskatījās NBA spēle, ko spēlēju es uz Segas, un kā jau jūs redzat, lūdzu, ar šo man asociējās mana pirmā pieredze ar NBA, kas bija uz Segas. Tiešām pie šīs spēles es pavadīju ļoti daudz laika. Es atceros, mēs ar klases biedriem gājām pie manīm spēlēt basīt, pēc stundām ļoti daudz stundas tika pavadītas. Tiešām šī, kā jūs redzat, grafika nav no tām labākajām, bet tiešām tajā laikā tas likās wow, un mēs spēlējām ļoti ilgi basīti. Tāpēc viennozīmīgi NBA ir mana tagadējā mīļākā spēle. Nu ko, ejam tālāk, un 5. jautājums. Kāda ir tava sliktākā video spēle, ko esi spēlējis? Un mana sliktākā spēle, ko es esmu spēlējis, tā arī bija uz Segas, un tā ir šī, tas ir Indiana Jones. Kāpēc sliktākā? Tāpēc, ka man ar viņu asociējās ļoti tādas, rage emocijas. Man viņa nesanāca nekādā veidā, es visu laiku viņā zaudēju, tiešām. Un es atceros, kad man ļoti patikās bērnībā Indiana Jones, gan filmas par viņu, bet kad es spēlēju šo video spēli, es gaidīju kaut ko vairāk, un tiešām spēlējot šo spēli, es nekādīgi nevarēju viņu iziet. Es atceros tiešām ļoti daudz rage momenti man pie viņas bija, un tāpēc man ar viņu, ka es viņu tagad skatos atkārtojumā, lūk tagad, man ar viņu asociējās tiešām tādas, nepārāk labas emocijas, tāpēc arī es viņu ierindoju pie savām sliktākajām, visu laiku spēlētākajām spēlēm. Tā, nu ko, ejam tālāk, 6. jautājums. Kāds ir tavs mīļākais ļaundaris video spēlē? Un mans mīļākais ļaundaris video spēlē ir šis no spēles Outlast, šis dakterītis. Tiešām, kā jau jūs visi atceraties, laiku atpakaļ es spēlēju Outlast, un tiešām šis dakterītis no Outlast, viņš man tāpēc arī ierindojās pirmajā vietā. Tiešām, manuprāt, izcils ļaundaris, un ja es atrastos viņa vietā un sēdētu šobrīd šajā krēslā, kur sēž šis spēles varonis, es būtu tiešām pārbies un pasies uz šim šķērēm. Oh my god! Tiešām, manuprāt, tas ir viennozīmīgi mans mīļākais ļaundaris no visām spēlēm. Tā, nu ko, ejam tālāk, un 7. jautājums. Vai tu labāk izvēlies spēlēt ar puisi vai ar meiteni kā tēlu? Viennozīmīgi es izvēlos spēlēt ar puisi, bet ir tikai viens izņēmums, un es jau jums viņu parādīšu. Un tas ir šis, dārgie draugi, Mortal Kombat, kur tiek spēlēts arī ar meitenēm, jā, un tā ir, lūk, kā jūs redzat, Kitana pret Milenu. Tā ir vienīgā, varētu teikt, tāda spēle, kur arī es paņemu arī meitenis tēlu, un tiešām šīs varonis arī man asociējās arī no bērnības, kā mēs spēlējām Mortal Kombat uz Segu. Tiešām fantastiski Milena Vins, kā jau jūs redzat. Arī meitenis nav sliktāks par puišiem, un tā ir šī spēle, dārgie draugi. Nu ko, ejam tālāk. 8. jautājums. Kāda žanra videospēles tev patīk vislabāk? Man vislabāk patīk sporta spēles. Kā jau es jums teicu, tas ir basketbols, tas ir hokejs, tas ir futbols. Tādas spēles, kurās ir azarts, kurās ir prieks par iesistajiem vārtiem vai gūtajiem punktiem basketbolā. Tiešām šīs viennozīmīgi ir mans mīļākais žanrs, un tās ir sporta spēles. Protams, arī man ļoti patīk gonkas, gan es atceros, kādreiz tika spēlēts Need for Speed, visas daļas, ļoti daudz daļas, vai arī tas pats rallijs.
tiešām, viennozīmīgi tās ir sporta spēles, tās ir gonkas, kur ir emocijas, kur ir superīgi, vienkārši var iejusties tēlā. Tā, nu ko ejam tālāk? 9. jautājums. Kuru videospēli tu šobrīd gaidi visvairāk? Un tā videospēle ir neviena cita kā Outlast 2. Lūk, kā jau jūs redzat, tiek fonā rādīts Outlast 2 demo gameplays. Un tiešām šo spēli es gaidu ar nepacietību. Es ar lielāko prieku izgāju gan pirmo Outlast, gan viņa DLC Whistleblower. Un tiešām rudenī iznāk šī spēle Outlast 2, un es tiešām momentāli esmu gatavs viņu jau uzreiz pirkt un spēlēt. Un tur jau būs atkal jaunas emocijas. Es ceru, ka tur būs ļoti daudz asinis un bailes. Vai jūs esat gatavi? Es esmu gatavs. O jā! Nu ko, ejam tālāk, un 10. jautājums. Vai videospēles tev ir likušas raudāt? Viennozīmīgi es atzīstos, ka ir videospēles man likušas raudāt. Es atceros, ka tie arī bija Segas laiki, un mēs ar tiem pašiem klases biedriem gājām pie manīm spēlēt tās pašas sporta spēles, un es atceros, kad ir tik ļoti daudz reidžots pie viņām, un bija situācijas, kad arī no pārāk liela reidža sanāca pāris asaras nobirdināt tādā gadījumā, kad es zaudēju. Es atceros, jā, mani klases biedri, jo man bija tā, ka man vienmēr gribējās uzvarēt. Tiešām es gribēju būt labākais it visā, un kad mani klases biedri, es atceros, mani uzvarēja. Es atceros, jā, es ļoti to ņēmu kādreiz pie sirds, un pat ir birdinātas asaras, tāpēc jā, viennozīmīga atbilde, jā, es esmu raudājis pie gaming, jā. Nu ko, ejam tālāk, un 11. jautājums. Kāds ir bijis tavs trakākais gaming rage? Un viennozīmīgi mans trakākais gaming rage ir pie šās spēles, kā jau jūs redzat labajā pusē. Tas ir CS16 un kreisajā CSGO. Jā, tieši šīs spēles man ir izraisījuši vislielākos reidžus. Ir ļoti daudz reidžots pie šīs spēles. Ir lamāšanās gājusi uz pilnu klapi, tāpēc šī spēle viennozīmīgi ir izraisījusi man vislielākās dusmas, vislielākās emocijas, vislielākos psihu momentus, jo, jā, kā es domāju, ka man ļoti daudzi piekritīs pie CSGO, tiešām var ļoti pareidžot. Es atceros, kad tika laustas pelītes, tika laustas klaviatūras, viss kaut kas ir bijis savā laikā. Es tieši gribēju pateikt, tas ir darīts pie 1.6, pie CSGO mazlietiņ mazāk, jau esmu mazlietiņ kļuvis vecāks un nedaudz saprātīgāks, bet kādreiz, jā, kad tika spēlēts CSGO 1.6, jā, klaviatūras plīsa, pelītes plīsa, tas viss notikās, yeah! Nu ko, un ejam tālāk, un pēdējais 12. jautājums. Kas tevi piesaistīja videospēlēs? Mani piesaistīja videospēlēs, es domāju, ka emocijas spēlēt, tas prieks, ka tu paņem pulti rokās un piesēdies pie tā televizora un spēlē, ar to man asociējās visas atmiņas. Tu vienkārši apsēdies un tu nejūti, kā lido laiks. Tu vari piesaisties dienas sākumā pie pults, un tu nemaz nepamanīsi, kā jau ir pienākts vakars un cik daudz stundas tu esi nospēlējis, ja tev pašam ir licies, ka tu esi pavadījis tikai drusciņi pie televizora. Tāpēc, jā, tās ir emocijas, tas ir azarts, viennozīmīgi azarts uzvarēt, gūt vairāk vārtus, ja tās ir sporta spēles. Tiešām, jā, tās ir viennozīmīgi patīkams emocijas gamings. Jā, gamings man asociējās tiešām ar ļoti pozitīvismu, ar pozitīvām emocijām. Ir arī bijušas negatīvas emocijas, kā jau es iepriekš par to minēju, bet jā, viennozīmīgi tas ir gamings, tas ir forši. Nu ko, un ir atbildēts uz visiem 12 jautājumiem, un kā jau tas ir pieņemts, ir jāietago vēl kāds cilvēks, kurš nākamais izdarīs šo Latvian Gaming tagu, un manā gadījumā tie būs 2 cilvēki. Un pirmais tas būs, lūdzu, šis kanāls, un tas ir Rūģiņš TV.
tāpēc Rūģiņ, tu būsi viens no tiem cilvēkiem, kuram būs arī jāuztais šāda veida video. Un otrais cilvēks tas būs neviens cits kā nejauši pateikts. Nejauši pateikts, Elias, es arī gaidu no tevīm šādu videoklipu un tiešām ceru, ka jums izdosies veči un es ar lielāko nepacietību gaidīšu viņas. Nu ko, tiešām liels paldies, ka noskatījāties šo videoklipu. Es tiešām ceru, ka jums patika un ka jūs aktīvi spiedīsiet like pogas. Tas, protams, mani motivēs jau nākošajiem videoklipiem un atcerieties, jūs visi esat labākie un līdz nākošajai reizei uz redzēšanos. Peace!